Čau, draugi, mēs šodien esam Portugālē, un es priekš jums esmu sagatavojis foršu ceļojumu video. Es ceru, ka jums patiks. Hello YouTube! Man kā pulētājam ir žēl skatīties, jo šeit ir izdegus laka vienkārši saulē. Man pat sirds pūks no tā, cik skaisti. Neparasti nekad savā mūžā neko šādu neesmu redzējis. Mēs nogājām nedaudz no tā sakot turismu centrālās ielas, un uzreiz ir pavisam cits feelings. Labrīt, man mīļie skatītāji! Gribēju tādu maziņu sākumiņu nofilmēt, kas te vispār notiek. Kroči, es vakar biju Liepājā, šodien esmu Rīgā. Rīt es būšu Anglijā un vēl Portugālē. Mums tagad ir augsts un slapdraņas, tur ir silts un forši. Atbraucu vakar uz Rīgu, satikos ar saviem draudziņiem, forši pasēdējām, šodien pamodos, šodien ir vēl viena brīva diena. Kristiāna ir aizgājusi uz darbiņu, un es tagad vienkārši čiloju, izdomāju, ka paskaidrošu, kas notiek. Ir ziema, mēs braucam uz Portugālu, tur tā forši atpūtīsies, man liekas kaut 8 vai 9 dienas. Priekš manīm, tā kā tas ir tāds, ka es aizbraukšu. Pirmkārt siltumā, jo man augstums iekas vispār necik nepatīk, man patīk siltums. Atpūtīšos, labi pavadīšu laiku un kārtīgi noskaņošos pirms savas darbīgās sezonas, jo tiklīdz, kad es atgriezīšos, tas jau ir februāra sākums, jo pagājušajā gadu februārī man jau sākās tajā sezona un jau bija jāsāk močīt, tad šogad es atbraukšu un man jau tur gaida cilvēciņš, kurš būs jāpulē, kad es atbraukšu, tā kā jā. Jau kādu laiku. Tagad es apģērbšos un aiziešu Kristiānai pakaļ. Vismaz Kristiāns virzienā. Es jau kādu laiku vārtos pa gultu, un man ir bišķi garlaicīgi, un mēs vienkārši dosimies pastaigāt pa Rīgu, pastīsimies, kas tur ir. Es neesmu Rīgas cilvēks, ja godīgi. Es nezinu, man tā Rīga. Ja Rīga salīdzina Liepāju, tad Liepāja ir tāds kurorts. Tur ir daudz cilvēku, tur taču nav. Tas ir tāds kurorts ar maz cilvēkiem. Visi viens otrs zina, tā ir tāda maziņa aizvērta pasaulīte priekš liepājniekiem. Es tā uz to skatos. Rīga te ir vienkārši pārpildīts ar cilvēkiem. Te ir vienkārši briesmīgākie ceļi pasaulē. Man ir prieks, ka es neatbraucu ar savu mašīnu. Es izīrēju mašīnu šeit. Un man pat tās izīrētās mašīnas ir žēl vienkārši pa šitiem ceļiem braukt, jo reāli, briesmīgi, tiešām briesmīgi ceļi. Es nezinu rīdziniekiem, tā kā, ja kāds rīdzinieks man skatās, es izsaku savu līdzjūtību vecīti, es nezinu, kā tu brauc pa šitiem ceļiem. Rīga arī, man liekas, tāda netīra dēļ tā, ka tie cilvēki ir tik daudz, jo visur, kur tu aizēji, tās visas lietas ir tā kā nonēsātas, nobružātas, netīras. Grūti ir padomāt pa visu, kad tāda cilvēka plūsma iet ikdienā cauri visam. Tā Rīga nav tik slikta, vai ne? Bet vienkārši, ja tu salīdzini Rīga Liepāju, es jebkurā dienas laikā ņemtu Liepāju. Es paņēmu kameru līdzi pa lielam, tāpēc, lai iefilmētu, no kurienes es braucu uz kurieni. Laikapstākļi ir tieši tādi. Pirms tam ir bijis augsts, un ir bijis sniegs un ledus, un tagad jau kādas 3 dienas viss tas kūst nost, un karoči, es nezinu, vai Rīgai tieši tāpat, bet mums Liepājā ir tā, ka viena nedēļa ir augsts, viss sasalst, uzsniegs sniegs, un otra nedēļa ir kaut +2, un tad visu laiku ir slapdraņas, ej tā kā pa tādu sniegainu dubli, un karoči nav baigi forši. Mēs ejam iekšā tūlīt šitādā lielajā stikla mājā, tur strādā man draudzene. Un tieši tad, kad es sāku iet, sākās putenis. Bija baigi forši nebija, godīgi. Es vēl pa kādām nekurienēm gāju. Izstaigājām visu Rīgu. Mēs ļoti garšīgi paēdām visādus vrapiņus un Kristiāna pasas paēd, un tagad mēs atkal ēdam. Bet mēs šoreiz ēdam šitādu foršu steiku. Steiks, ribiņi. Tā ir ribiņi. Tā mēs ēdam šitādu foršu ribiņus, un mēs esam pie manējā čoma Robja. Steiku. Pasaka skatītājiem, kad tu esi viens no iemesliem, kāpēc viņi var vispār skatīties šo video. Jā, es Robertu ļoti motivēju, viņš sāk filmēt video. Jā, sakat, uzrakstiet komentārā, paldies, Robert. Tā, mīļie draugi, mēs esam ieradušies maiņās, Rīgas maiņās. Bija ļoti forši pasēdējumi pie man mīļā drauga Robīša. Un šodienai viss. Rītā mēs celsimies un
Bez steigas lēnām taisīsimies uz mūsējo lidmašīnu un. Pirmo reizi lidošu ar pārsēšanos, tā kā esmu nedaudz satraucies, bet labā ziņas ir tāds, ka es sev nopirku zāles. Pretsāpju zāles ausīm, jo jūsu draugam Rob Studio riktīgi sāp ausis lidojot. Un man viņas sāp tā, ka nevis aizkrīt tā kā visiem, bet man viņas sāp tā, ka es, man liekas, brīžiem labāk atstiepu ķeseles nekā sēž tajā lidmašīnā. Labs rīts, man mīļais karjerāji. Mēs esam pamorušies, esmu paēdis kaut kādas brokastis. Un šodien jau taisamies uz lidojumu. Wow. Mēs esam Anglijas lidostā, kaut kur netālu no Londonas. Te vienkārši nenormāli daudz cilvēku un tikko labi paēdām. Baigi daudz es jums nesafilmēšu no šās lidostas, jo tī daudz cilvēku, visi ir stresains, karoči. Jūs zināt mani, ka man labāk patīk, ka nav cilvēki. Un tad šeit ir daudz un te es nemaz negribu savu kameru vilkt ārā. Vispār pirmais lidojums likās ļoti īss. Nebija ļoti īss, bet bija 2,5 stundas un pagāja ļoti labi, ļoti viegli. Ausis man, ja godīgi, nesāpēja nemaz tik traki. Tas bija tā forši. Mēs esam ieradušies Portugālē. Šeit ir ļoti silti. Man ir tiešām ļoti karsts. Un šeit ir palmas. Kad tu izēji, kur ir mūsu lidost, mēs tikko iznācām ārā. Un es uzreiz varu pamanīt, ka te ir palmas. Takši ir ļoti dīvaini aplīmēta plēvi. Tā pataustīsim palmu. Iu. Nav iu, normāli. Bet viss interesantākais šeit ir gaiss. Viņš tāds tā kā pie pašas jūras, es nezinu, bet tā kā tāds pilns ar kaut ko. Ar sāļiem, pilns ar sāļiem, jā. Un mašīnas ir šādas. Tas ir pašteldināt, tas ir pats slavenākais. Šitas ir portvīns. Es esmu salicis saraksts, kas jums obligāti jāizdara, ja jūs esat. Kāpēc te ir tik lēts alkohols? Tāpēc, ka viņiem ir vīna ražotnes. Nenormāli daudz. Es degustēju tagad. 18 grādu tur ir. Sako, tu domā? Es bišķi vismaz apskalošu. Par Portugālu. Pēc datelēm. Es jums garšīgi. Sorry. Un gaiss kāds mīgs, jūti? Viena mašīnītes, paskaties, ir tomēr vienkārši. Pirmais mīnus ir lieli autiņi. Nē, liela autiņi, nē. Jā. Mēs esam pirmo dienu Portugālē, ļoti labs sajūts ir un ļoti karsts. Tā kā mums teica, ka te nebūs. Es esmu šortos un kreklā un es bišķīts vīs. Tā kā ir kaut 20 grādi, saule tiešām riktīgi sildi. Vienkārši es mēģinu filmēt kaut kādas skats, bet tajā pašā laikā, jūs saprotat, es arī ar acīm mēģinu bišķi pabaudīt visu šo pasākumu. Pirmo reizi esmu Portugālē un liekas ļoti īpaši skati. Arhitektūra mājām ir daudz savādāk. Jā, nav svarīgi, ka tu esi Eiropā. Kaut kāda Miami, Spānija ir Eiropā. Meksika. Man pat sirds pulks no tā, cik skaisti. Es to opas omas, bet novēroju. Kā es te izlīdīšu? Oh my gosh! Atsvaidzinoši. Draugi, jūs esat čoms Rob Studio, parasti nedzer alkoholu, bet šodien ir izņēmums, jo es esmu pilnīgākā kurortā. Mēs pie jūras samaksājām pat 3 aliem 9 eiro. Mēs uzskrējām uz šitādu Fiatu. Superkārs. Nekad mūžā neesmu tādu redzējis. Ādas salons. Krūti. Tagad tāda maza no aizmugurs. Kaut kāda 8. Tas ir. Ai, bet viņām te tā riktīgi var redzēt cauri. Viņas nav riktīgi, maziņas nav spulpuls.
Zini, kas ir deguna vajag? Uzrakst komentārā, man vajag šitās saulēns vai nevajag. Uzrakst komentārā, man vajag šitās saulēns vai nevajag. Man riktīgi liela galva, man vajag tāds liels. Un ar maziņas ir. Šitā soma ir nereāli labi, ja tev nav soma. Paskaties, viena kabata, 2 kabatas iekšā, 3, 4, 5. Nu, jāliec iekšā. Nē, tev maksas palīdz. Nu jā. Nē. Asiens. Hipim rils. Tev pie ķēdes piestāv, paciens. Viņam reāli piestāv šis vācietis ir. Mēs nopirkām šajās brilles, tāpēc, ka Kristiāns teica to, ka Rob Studio ir jābūt tādam interesantam imidžam gar saules brillēm, jo man ir arī tās lielās saules brilles, OG fans zina. Un ir arī bijuši tie smieklīgie komentāri par tām saules brillām, tā kad tās saules brilles es nepaņēmu, jo es nedomāju, ka būs tik šajās baigi nestrādā, bet nu ir tas stiliņš, tā kā kaut kad, kad man uz ielas jūs satiksiet, un reku, tas čals tam saules brillēm, tad jūs tad domāsiet, tas Rob Studio. Pa 15, normāls soma. 1 minute. No. No, 1 minute. Maybe later. It's okay. Keep. No, it's okay. Maybe later. I like something for food. No, it's okay. Viņš man bēdīgs. Viņš reāli palika bēdīgs. Es pa 15 eiro būtu tādu nopircis. Man liekas, tie ir normāli. Īstaši. Te ir ritīgās, te ir. Atnācām uz kafejnīcu paēst. Varat iepauzēt, apskatīties, tas šeit ir lēti. Un tāda XL croissant. XL croissants pieņemsim 2-3 eiro šeit maksā. Reku limonādu, piemēram, litrs kaut kāda garšīga strawberry ar laima mintu. 6 eiro litrs. 6 eiro litrs. Mēs atnācām pie Ukraiņiem uz kafejnīcu, un šeit esot šausmīgi garšīgi, un Kristiāns teica, jau te vairākas reizes bijis, tā ka šī pārbaudīta schēma. Tūlītās pateiksim, ko mēs paši domājam, man liekas, ka būs ļoti labi. Nu, cenas ir ļoti draudzīgas, un es tā sapratu, ka dēļ tā, ka mēs esam tuvāk pie jūras, tad šis vēl skaitās Portugāles dārgais gals. Kafejnīcas darbinieki, viņi brutāli nāk, tā kā tev klāt un aicina iekšā, tas ir tā diezgan smieklīgi. Kristiān! Gribēju tev nobraukt. Viņš augsts jau ir. Tikko paēdām ļoti garšīgi visādus krosāniņus. Kristiāna ar garšīgi paēd, viņai bija foršs tāds kokteilīts, augļi, man bija tāda augstā kafija, man bija ar saldējumu un putukrējumu, bija vienkārši ļoti garšīgi. Tagad ir cik pulkstenis pagā? 3,4. 3,4. Kaut 2 stundas atpakaļ mēs bijām jūrmalā, bez krekliem, bija karsts tā, ka es reāli svīdu. Tagad jau tā bišķī džemperīt prasās. Mākonīši parādījās. Jā, mākonīši parādījušies, bet kopumā reāli man ļoti ir tā kā pirmā diena, kad mēs steigām, esam ļoti pozitīvās emocijās par šito vietu. Mēs esam Portugāles apakšā un pilsēta šī saucās Portimao. Un visi šeit cilvēki, viņi tādi pozitīvi, tā kad mēs nākam kādam pretī, viņi smaida. Ir diezgan daudz veci cilvēku šeit. Tā kā tas laikam saistīts ar to, ka nav sezona šobrīd. Dēļ tā, ka šeit ir nesezona un ir maz turisti. Tā kā mēs, tad tiklīdz tu pie kafejnīcas, tur tie darbinieki nāk tev klāt, viņi tādi aicina tev tā kā iekšā, tur uzreiz hello, menu rāda. Jo es tā sapratu, ka šajā gada brīdī tad viņiem te ir tā diezgan nepatīkam ar klientiem, ka trūks cilvēki. Vēl interesants fakts, dēļ tā, ka viņiem ir tā spēcīgā saule, viņiem tie logi tā kā cietumos ir brīžiem ciet vienkārši. Tā kā ar metāla žalūzijām, lai siltums neiet iekšā, jo vasarās ir pārāk karsts, saule neiet iekšā. Tā, kameras switch paņēmām tagad mazo kameru, jo savādāk es visu dienu nesāju rokās to milzīgo kameru, es jau bišķi piekus no viņas. Mēs tagad esam bišķīt jau pastaigājām, paēdām, tad aizbraucām mājās bišķi atpūtāmies, un tagad mēs ejam uz veikalu. Ir jauna diena.
Šodien mēs svinēsim Kristiāna Stēda dzimšanas dienu. Mēs brauksim piesties sushi laikam, un tad mēs brauksim vēl uz veikalu. Sanāk, ka mēs vakar paēdām, pēc tam atgriezāmies, atpūtāmies, un tad mēs aizbraucām uz veikalu. Es pateicu, ka mēs ejam iekšā veikalā, un tad es to veikalu paši jau vairs nefilmēju. Šodien būs krutāks veikals nekā bija vakar, bet vakardienas veikals arī bija liels. Viņiem ir diezgan lētāk produkti šeit, bet daudz dārgāki šokolādi. Un man tas ļoti nepatīk, jo es visu laiku ēdu šokolādi, bet lielākā daļa no šokolādes ir diezgan dārgāka. Un tad mēs vakar sapirkāmies visādus produktus, atbraucām mājās, paēdām kārtīgi, atpūtāmies, un tad mēs mierīgi pasēdējām uz balkonu ar Kristiānu, atpūtāmies, paskatījāmies mēs uz balkonu tumsā paskatījāmies uz šito skaisto skatu. Tumsā te bija visādas lampiņas, tur daudz un bija daudz savādāk. Nu, par dzeršanu es nestāstīšu, es esmu labs influenceris. Mēs taisījām presītes un pumpējāmies, kamēr mēs skatījāmies. Kopumā bija vakar ļoti forša diena, tāda iepazināmies ar apkārtni, kas te vispār notiek, kā te lietas notiek. Un tad šodien būs tāda aktīvāka. Būs gan tas sushi, gan veikals. Vakar bija par brīnumu nenormāli saulaina diena, tieši, kad mēs gar to jūrmalu staigājām. Es reāli bez krekla staigāju. Bija 22 grādi un visiem tur Instagramā liku, kad es esmu Portugālē, te ir tik silts. Tā kā, ja tu man nesako Instagramā, tad tā ir liela krūģa. Es tur visu kaut ko interesantu lieku no savas dzīves, tā kā vairāk nekā šajos video un regulāri. Tā kā piesako man Rob Studio Instagramā, jo tur ir viss kaut kas interesants. Bet šodien nav pat tūti karsts. Vakar bija 22 grādi, šodien rāda, ka ir 18. Tā ir 4 grāda atšķirība, tas ir bišķī it kā tā. Mēs pamodāmies, vakar arī 10. bija tāds pats laiks, ja godīgi. Nu jā, cerēsim, ka saule izlīdīs, jo šobrīd ir mākoņaini. Kristiāna grib iet šodien džumīt okeānā. Es neesmu nereālais augsto ūdeņu mīlētājs, so I don't know about that. Tā dodamies ārā no mājām. Tūlītās brauksim, forši aizgājām nopeldēties, bet varēja īstenībā nopeldēties. Ūdens nebija baigi augsts, mēs tā ar šortiem iegājām dziļu ūdenī un bija riktīgi forši un riktīgi atkāpies ir ūdens. Mēs tā kā pastaigājām pa gartām klintīm tādās vietās, kurās vēl tā kā mēs nebija bijuši, jo tur atkāpās ūdens, cik metri tur atkāpās ūdens? O, es nezinu, daudz, 20. Vairāk kā 20. Karoči daudz metru atkāpās ūdens, varēja visu kaut kur būt, mēs pieejam tuvāk apakšā pie tām klintīm ūdenī. Karoči bijām it kā tā paša vietā, kur vakar, bet varējām vairāk aiziet tālāk. Normāli pateicis. Iziet cauri klintīm. Karoči, jā. Mēs otro gadu pēc kārtas, starp citu, svinām viņa dzimšanas dienu. Pagājušajā gadā mēs bijām Šveicē pie viņa, šogad Portugālē. Laikam te būs tā, ka var ēst cik ielien, un es ļoti ceru, ka tā būs, jo viņi nav gatavi 110 kilogramīgam latvietim. Fancy! 90 vienam. Tikai? Ja? Viņas ir maziņas, viņas ir mini. Te ir tā, ka nedomā, ka te ir daudz. Nē, jā, bet tā kā, es uzrakstu, piemēram, šito 310 un tur ir... un tur cik es gribu gabals. Es kroču ēdu kaut kādu stundu. Šitas galds, pusstundu atpakaļ, bija nokrāmēts ar ēdienu tik ļoti traki, ka vienkārši nevarēja atrast, ko šķīvi nolikt. Sanāk, ka mēs pa vienu personu samaksājām 15 eiro plus dzērienu. Bet tieši 15 eiro neēd, cik tev vien var ielīst, tā kā Portugālē es teiktu, kad ir salīdzinoši lēti. Tā kā jāzina vietas, jo šeit ir tiešām viss tas ēdiens ļoti garšīgs, ļoti svaigs. Viss, ko es ēdu, nāk viens pēc otru šķīvi un visu ņemu, viss ir ļoti garšīgs. Un tik daudz garnēls es ļoti sen nesēdis. Tā mazā sieviete tāda nāk klāt, un viņa tā kā tu esi paēdis, es saku, nē, kad es šito vēl neesmu pabeidzis ēst. Tad viņi sabijās, ka es viņu apēdīšu, un tad viņi aizgāja. Mums bija nenormāli daudz ēdienas, bet mums palika pāri, piemēram, šitas.
nepalika pār, domāju, 2 minūtes. Tā mēs tikko izmetām gružus Portugālē. Viņiem gružu izmet šajos interesantos konteineros. Viņi zem zemes tā kā. Kas tev foršs džempers? Paldies. Uzrakst komentārā, ja tu arī gribi Rob Studio džemperi. Parāda aizmuguri. Wow, Detail Custom Studio. That's so cool. Jums tāds nav. Izgājām pa Portugālu ārā pastaigāties. Te visiem mazas mašīnas. Jā, visiem šeit ir mazas mašīnas un ielas arī nav supermilzīgas. Ir tā kā savu veidu, tā kā bāņa tipa ceļi, tā kā plaši ar 2 joslām, bet ir tādi, kas ir pilsētās, tad lielākā daļa ir šauri. Mēs ir kas tagad ejam kalnā un ir ļoti grūti. Jā, mēs tagad dodamies kalnā un tas tāds savu veidu sportiņš. Mēs pārēdāmies tur suši pa dienu un staigājām pēc tam pa veikaliem, pirkām tur drēbes un tādā garā, un man vienkārši gribējās apvemties, man bija karsts tajā veikalā un vēders spied, un tagad mēs iznācām ārā otru reizi, mēs tikko iznācām ārā bez kameras, un tad es saprotu, ka jāiet pakaļ kamerai nofilmēt nakts dzīvi, nu tikai kā ir pa dienu. Un mēs ēdām saldējumus ar vafelēm, un Kristiāna vispār nevarēja. Kopumā pirmās 2 dienas Portugālē ir aizvadīts nereāli forši. Mēs šeit ēdām saldējumu. Pasties, cik tur daudz cilvēku, Kristiāna. Bail tur iet saulīt. Nopietni? Jā. Zin kā, Portugāla ir droša, bet zin kā, tu esi svešā vietā, un tev vienalga sajūt, ka tev apzaks. Bet man liekas, Latvijā ir daudz bailīgāk patiesībā iet. Un es esmu čībās. Ko es tur šķībās? Labrīt, draugi! Mēs esam pamodušies šajā burvīgajā rītā. Ejam ārā pa burvīgajām durvīm. Hello! Mēs tāds vajag apmierināt. Pēdējās dienas mēs to darām, kā pārījām jēg tā, kad spiež vēders, dzeram alkoholu, kur es vispār parasti nekad nedzeru. Bet šajā Portugālē alkohols ir nešēlīgi lēts un diezgan garšīgs. Bijām vakar nakts dzīvē izgājuši pastīties, kā te ir. Mēs visu safilmējām. Un tagad mēs dodamies sportot. Jo parasti es sportoju gandrīz katru dienu, bet tagad ir ķip atvaļinājums. Un tad es bišķi izlaidies esmu. Un tad tagad mēs iesim uz stieņiem. Rasnais Robčiks mēģinās pievilkties. Mēs atkal kāpjam kalnā. Atkal pa tām kāpnēm jākāpī, blīd. Mēs esam atnākuši uz šādiem stieņiem. Izstās normāli, vienīgais nav kur dips taisīt, tikai kur pielikties ir dipi tādi, so. Nav sportots cik? Kopš otrdienas, šodien sēdien. 6 dienas bez sporta. 6 dienas tās ir. 5, I guess. 5 dienas. Nu, es jūtos tā kā sarūsējuši žurkne, reāli. Mēs tagad atbraucām pēc Kristiānas tēta teiktā no vienām no smukākām Portugāles vietām, un interesants fakts, to, kad es šito vietu jau biju filmējis, bet nevis no šejienes, bet no turienes, pretī šitām okeānam, tur, kur ir tās mājas, visas smukās lielās, tad tas ir mūsu Airbnb dzīvoklītis. Tā kā, principā, jūs šo vietu jau redzēt, bet no liela attāluma. Kristiāni pārmīzusies. Mērķis visu laiku izliekās, ka viņš krīt iekšā. Nebraukšu vairs nekur ar tevi. Jo-majo! Kaut kur
Tajā apmēram vietā ir Eiropas stūris. Pastaigājāmies, normāli piekusām, mēģināju safilmēt priekš jums maksimāli daudz smuks kadrs kā varēja, bet protams, ka kamera nekad nenodos to, ko tu redz dzīvē, tos izmērus, tās klints ir tāds milzīgs un tā zālīte tāda mīksta. Un var redzēt, ka tā viņas smilšaini, visas tās formas ir ļoti specifisks, jo viņas ir izveidots ar ūdeni. Tā kā jā, man pašam ļoti patika, ļoti smuki, tādi bišķi piekusām. Un Kristiāns laiks smējās to, kad tā kā zirgs salā ir sataisīts, tā koku, tā kā no mums Liepājā nošpikots, kad ar koku ir sataisīts, tad var forši pastaigāties. Bet tiešām iesaku atbraukt tā, jo tā teritorija tā diezgan plaša un var visu kaut ko forši pastīties. Vērsiet uzmanību skatītāji, kāds interesants žoks uztaisīts cilvēkam. Likās tādi interesanti izdomāts. Pasties, te nevis vienkārši taisins kaut kas, bet te tāds aplīts uztaisīts. Kāds ir vēl pacenties? Šitāda Portugāles mājiņa. Pīri. Tā, mēs esam atbraukuši uz pilsētu Lagos. Šī tāda vecpilsētē, maziņš šaurs ieliņas un esot baigi smuki. Un šeit arhitektūra var redzēt, kad ir tāda veca. Nav bijis karš, nav viss nojaukts. Arhitektūra ļoti atšķirās, kā jau es visu laiku to saku. Un daba arī te ļoti atšķirās. Tā kā viss ir ļoti smuki un daudz savādāk smuki nekā pie mums. Kristiāns teica, tikko piegāja klāt pats, viņš tāds, tā kā mēs pērkam, mēs filmējam. Viņš ir vlogeris. Hello YouTube. Šitāda ziva būtu stilīga pie leduskapa, ne? Tu ielīt šitādu smukus, ko ciemiņiem kājas noslaucīt. Garšīgi. Es negaidīju, ka būs tik garšīgi. Galvenais ir pēcgarš, ja viņi ir. Pats tik skaisti. Skaisti. Es jau aizmirsu uz sekundi, ka mēs esam Portugālē. Rekur ir tas ķīniešu restorančiks. No pain, no gain, guys. No pain, no gain. Labrīt. Ir 4. diena. Labrīt, mani mīļie Rob Studio YouTube kanāla skatītāji. Šodien ir 4. diena Portugālē. Sajūta, kad ir jau 3. nedēļa prom no mājām, jo mēs bijām Rīgā. Esmu jau nedaudz ilgojis pēc savas ģimenes servisu. Bet tad, kad tu ieeji Portugāles saulītē, liekas, kāds servis vispār? Man tā neliekas īstenībā. Kur mēs ejam šodien? Atkal kalnā. Mēs ejam tajā pašā kalnā, kurā toreiz. Un mēs šodien ir pirmā diena, kad mēs paprasījām, lai ir tā brīvāk. Lai mēs varam ar Kristiānu divatā pavazāties bišķīt apkārt. Un šodien tieši saulains. Lai nav nekur jābrauc, ar nekur jācīnās, jo vakar mēs bijām uz ļoti skaistu vietu. Mēs tur tā visu izstaigājām. Kad pēc tam, kad atbraucām mājās, vienkārši aizgājām gulēt, jo vairs spēka nebija principā. Mēs šodien aiziesim nopirkt kaut kādus foršus magnētiņus. Suvenīriņus ģimenei, lai mammai un tētim var kaut ko atvest un arī sev, protams, lai pilīt pelētas. Jā, varbūt aizies uzprasīt, pa cik ar kādu rolleri vai skūteri noīrēt. Vienkārši pabraukāt bišķi te apkārt pastīties. Jo te ir tāds daudz šaurs smuks ieliņas, kur ar kādu elektrisku riteni
Vai roller būtu baigi forši izbraukāt? Uz vecpilsētu varbūt. Portimao vecpilsētu aizbrauksim. Portimao, Old City. Un tagad arī aiziesim pie reizes okeāna. Jo šodien smuks laiks, silts. Jā, okeānu mēs vispār nekad neesam redzējuši. Mēs staigājam krekliņos un šortiņos. Un tie visi veikali īpašnieki un tā kā vietējie, kas te ir, viņi ir pufaikās melnās. Zini, tā kā vakar ir vasara Liepājā, vakars. Un ka tev nav augsts, bet nav arī karsts. Tā kā tāda ir tā temperatūra. Re, kur mēs tikko staigājam pa to ieliņu, kas iet gar jūru, un tagad mēs nojam šeit lejā. Siltā vasarā te čoks nevar uzlikt. Moški jāpalīdz viņam. Hey man, like move it that way. Oh, perfect. Jā, palīdzējam tagad kaut kādam mazajam puisītim. Smieklīgi, ka es taču to nofilmēju. Karoči tik interesanti, bet viņiem visi tie moči, rīteņi, visi tās īres varās vaļā tikai 1, 2, 3. Tā kā riktīgi vēl. Nezinu, cenas riktīgi adekvāts likās. Nu, viņi nebija vaļā, bet bija tā kā cenas izlikts. Un tur pa 125 rolleri 45 eiro uz dienu. Es nezinu, tā kā nebija kam pajautāt, bet gribās zināt, kāda ir drošības maksa jāatstā. Jo viens veikals bija vaļā un tur bija kaut kāds kruts elektrisks ritenis. Un uz dienu viņš maksāja lēti, arī kaut 40 eiro, bet tur bija 700 eiro jāatstā drošības maksas. Es pats tā cilvēkiem uzticos un esmu drošs pret cilvēkiem. Un Kristiāna ir kaut kas pilnīgi pretējs man. Un viņi vispār neuzticās cilvēkiem. Un es tā nemaz pats par to īsti nebija aizdomājies, bet jā, ka tu atstā 700 eiro kaut kādiem randomiem, iespējams, ka viņi rīt nemaz tur nebūs, ka tu gribēs to. Jā, šeit tā kā nav, tu vari iet, atcerēties, ka tur kaut kas ir, nākamā dienā iet, tur viņi būs ciet. Tā kā skečī 700 eiro tā kādam atstāt. Mēs ienācām kaut kādā veikalā un izskatās, ka te ir pilnīgi viss, kas var būt. Šeit ir arī Beyblade, kaut kādi dinozauri. Te viss kaut kas, ko vairs nevar mūsdienās atrast normālos veikalos. Tas redz te mantiņas no bērnības. Šeit ir 30 gadu atpakaļ viss iesaldēts. Jā. Netika izpirkts viss, un viņi te tikai iepērk un iepērk. Spider-Man kostīms! Es kaini gribu tādu kostīmu. Es tā cieņu. Pusties kods te ir. Nifika sidīja. Viss mājas ārpusē izstāsta tāds basic balts, tā kā nekas nav darīts, bet tu ieej iekšā un tie ir kaut milzīgi veikali interesanti. Piemēram, rekur rakstīts Hyper kasa. No ārpus nevar saprast, kas ir tur iekšā. Pasties, cik tas veikals ir milzīgs. Šaurs vietvīts un vienvirziena ceļš. Kas ir šis reāli? Iedo. Skaties. Devas kājas. Pusties kā dievs un kopā ar ceļu nodalīt. Vismaz ļoti skaidrs, kur ir iet un kur ir ceļš. Viņi ir tik maziņi, visi tie cilvēciņi, kad jāpieliecās šitā. Man kā pulētājam ir žēl skatīties, jo šeit vairākas mašīnas ir šitā jumti, kapot, viņiem ir izdegusi laka vienkārši saulē. Viņi visi lobās nost viņiem. Un tā ir ļoti daudz mašīnas tiem, kam nav vasaras laikā garažas un stāv auto saulē. Īpaši, ja viņš ir tumšā krāsā, tas tā saules UV vienkārši izdedzina laku. Šeit tagad tās gaisa tāds foršs svaigs mitrs, bet mums teica, ka vasarā tur var būt mēnesis, kad vispār nenolīs ne pilīti. Pasties kāda šitā, flīzes, un te blakus vienkārši milzīgi mājasreiz. Nu, ne milzīgi, bet 2 reiz augstāk taču. Kas ir šeit? Šeit kaut kāda poliklīnika.
Zobārstniecība, vienkārši šitādā ielā. Re, kur zobārstniecība. Te kaut kāda milzīga garaža. Einsteins. Šarauts Einsteinam. Viņi tikko izrubīja mašīnu, nu what the fuck, es saku. Mēs staigājam pa Portimao rajoniņu, un mēs ar Kristiānu secinājām to, ka mums ir paveicies, ka mums ir iespēja dzīvot viskaistākajā Portimao rajonā, jo mums ir nesenāk uzbūvēts ēkas laikam. Nu te nav slikti vienkārši. Mēs dzīvojam 14. gada uzbūvētā mājā. 14. gada? Jā. Tas ir normāli. Nu šeit nav slikti, vienkārši var redzēt, ka no šitiem rajoniem nenāk tāda svaiguma sajūta. Rekur. Šitā ir mūsu māja. Viņiem vienkārši ieliec šitā. Tur tāds foršs laukums. Bet izstāst, ka tā ir skola. Maybe. Vīzons nav. Ietves. Wave after wave. Wave after wave. Betā. Nāc ārā, Betā. Villa Rosa Kluve. Mēs tikko gājām un sapratām. Pusstundu mēs gājām un sapratām to, ka nav neviens luksofors. Nekur nav luksofori. Viņiem ir ļoti daudz apaļu, bet nav luksoforu vispār. Ar kājām ejot, mēs neesam stāvējuši uz nevienu luksoforu. Kad brauca mašīnu, tur ir tikai tāds specifisks luksofors, kas tev liek braukt bišķi lēnāk. Bet tā... Jā, ja tu brauc ātrāk nekā vajag, tev nevis izrakst sodu, bet vienkārši ierubīja luksoforu pāris metrus priekšā. Es arī pamanīju to, ka lielākā daļa no vietējiem brutāli brauc pār tam luksoforam. Viņiem vienalga. Un labrīt, man mīļie skatītāji. Šodien mēs esam pamodušies svižos no rīta. Jūtos diezgan apreibis, kaut vai neesmu neko apreibinoši lietojis. Tūlītās mūs ved uz autobusu un tad mēs dodamies uz Lisabonu. Mūs atvedā uz staciju. Šoreiz mūs nevedīs visur ar mašīnu, bet mums nāksies pabraukt ar autobusu. Mēs tagad brauksim 3 stundas. Tas gandrīz sanāk, ka mēs braucam no Liepājas uz Rīgu. 300 km karoči uz galvaspilsētu mēs dodamies. Super. Thank you. Čau. Šitāds viņām Mercedes. Šitāds mums ir fancy autobus ar ādas apdari. Katram beņķim ir Mercedes zīmīti. Pagājuši 3 stundas mēs esam jau braukuši Lisabonai kopā ar Kristiānu. Man nenormāli sāp ceļi, jo šeit vispār nav... Leg space. Jā, man ļoti sāp. Es jau mēģinu te tā kā varu. Bet ļoti sāp. Pirmie luksofori, uz kuriem mēs uzskrējām Portugālē. Mēs tikko stāvējam turiešu autobusu nostājās pa visu ietvi. Te ir tā jūtam vairāk cilvēku, vairāk mašīnas. Smūgs liels veikals. Viņiem tā interesanti sadalīt, viss te ir. Man motus patīk. Ui. Ierakst komentārā, ja to moču patīk. Mēs tikko paēdām, bišķīt paēd burgerītes, Kristiāna uzēd nagetiņus. Tagad ir plāns pastaigāt pa pilsētu, paskatīties. Tūlītās pafilmēs šito visu smuko padarīšanu priekš jums, jo te ir, kas mums ar Kristiānu ļoti patīk Portugālē, tas, ka katra māja ir pilnīgi savādāk. Arhitektūra ir ļoti tā kā īpaša, viņi te nekautrējās eksperimentēt un krāšņas mājas, tur liela īpaša balkona un viss atšķirās no viens otru. Ejam, parādīšu.
diemžēl nekādas aizvēstures stāsts mēs nemākam paskaidrot. Kristiāna kaut ko zina. Bet ne par Portugāli. Ne par Portugāli. Es vispār neesmu tāds baigais kultūras cilvēks, es vienkārši dzīvoju. Kristiāna minēja, ka šī visur, kur mēs ejam, ir viena gara iela. Šī tālāk jābūs viena gara iela līdz pat ūdenim. Šī visa būs viena gara iela. Kristiāna saka, ka galā būs ūdens. Un tad mēs sāksim peldēt uz Latviju. Re, kur to Reto. Savu čomu. Viņam būs drag race. Holy shit. 3 auto aizbrauc, nevienam nav skaņa. Tagad bišķi ielies degvielu. Bišķi ielies degvielu. Kristiāna saka, ka viņai vispār nav sajūta, ka mēs esam tajā pašā Portugālē, kurā mēs bijām, pieņemsim, vakar. Oh my God! No, thank you. Interesants fakts. Tu vienkārši ej garām viņiem un viņi piedāvās tev ēst. Pieņemsim, mēs esam vienkārši ejam garām šitādai kafejnīcai. No kafejnīcas nāk ārā cilvēks, viņš mūs aicina iekšā. Tā ir ne tikai šeit, arī, kur mēs bijām Portimao, vai kā saucamies pirmā pilsēta? Portimao? Portimao. Es novelku džemperi, jo šeit ir nereāli karsts. Vispār jāapstāst, cik grādi ir. Mans laiks saulens piedāvā. For free? No, just for you. What price for one glasses? Nu, pa mazu? Tev vajadzētu lielāk. How much? 15 euros. 15 euros. Man viņas vajag. Nē, tev pa mazi, tev vajag liels. My woman saying it's too small for me. Bigger ones? No. Woman don't like it, sorry, man. Okay. Thank you. Es laikam iztos pēc tāda naudīga turisti, jo viss man nāk klāt, jebko piedāvā. Viņš visiem ir Ieiet iekšā kafejnīcā, ieiet paēst, piedāvā. Viņi visiem jautā. Brīles piedāvā. Viņi vēl visu kaut kādas nelegālas lietas man piedāvā. To visiem piedāvā. Visiem nē. Reku viņš piedāvā citiem. Tā ir sakritība. Bet gudri viņš aiziet tādā vietā, kur nav ēnu. Tu iznāc tā un tad tu domā, ka tev vajag saulens. Un actually nāk čoklādi, kas piedāvā saulens. Tas stāsti. Jā. The big one. No, it's normal. No, it's small. That is my origin. I do. No, it's like Russian mafia. I don't like the form, you know. James Bond model, my friend. It's nice. Thank you, guys. Thank you. Thank you. I appreciate it. Thank you. Viņš gāja speciāli jautā, kāda lielāka. It's day 5. Kad tas treps beigsies?
Normāli silts vismaz beidzot. Nu, ne jau vēl. Labi ir, man vajag abas rokas, lai kāpt augšā. Es uz visām 4 crazy skats te ir. Es vienkārši varu uzreiz pateikt to, kad kamerā nevarēs redzēt. Pat pusi nevar redzēt. Es domāju, šobrīd vispār neko nevar redzēt. Neiet runa par to, kas ir tūmā, iet runa par to, kas ir tālumā. Skaisti jau. Čaļi. Čaļi! Draugi, ja es varu iedot saviem skatītājiem vienu padomu, labi 2 padomus uz 24. gadu. Ticiet sevi un esiet drosmīgi, jo tiek vis tālāk tas, kas nebaidās spērt soli. Tā kā tā. Sekur, mēs tikko tur bijām. Arqueológico. Museo Castello. Mēs neesam baigi muzejisti. Es vispār, man vēstures stunda bija mīļākā stunda gan pamatskolā, gan vidusskolā. Man pēdējā vēstures skolotāja, kas man bija forša vēstures skolotāja, bet viņa bija tāda forša sieviete ar humoru izjūtu, bet viņai balss bija tāda nomierinoša. Un mums vēsturi vienmēr, es nezinu, kāpēc iekrīt pēc sporta. Un lai kā man tā skolotāja patiktu un vēsturi man interesētu, es vienmēr gulēju vēstures stundās. Deito, viņš ir tā koļārs. Viņš ir sievietē rāda savus. Nē, es viņam bišķi nesagāju. Viņa pašu. Cik viņi te daudz ir? Viņi te viss kaut kur ir. Kā te pakāpieni. Mazajiem portugāļiem šitos pakāpiens ir tā kā pusiņa augums. Rekur kaut portāls. Tās taču pēc kaut portāla izstās. Dāj, Kristian. No. Izskrien caur portālam. Paga, kur pastējā? Izskrien caur portālam. Ja domāju, taču izskrien un pazūd. Dāj, čau, zaļ. Tā. Mums vajag uz 5 tik. Mēs ienācām pa 9. Mēs esam tagad te tā. Uj, es nezināju, ka viņš locās. Ja kādam interesē, kur ir teksts kaut kāds. Sauli. Let's go, Tokyo Drift, Tokyo Drift. I can't. Šeit grobins balvu var taisīt. Te tā skatu uzbliezīs, reku barčiks un reku pilns ar jauniešiem lupatā. Man liekas to, ka daudz mans joks vislabāk ir leito tikai liepainieki. Ja kāds nesaprot, kas ir grobins balva, tad pat vairākas reizes, man liekas, gadā notiek grobins balva. Grobins Pilskalnā, kas ir diezgan, ne līdzīgs, bet jūs domu sapratāt. Un tur ir tāds tusiņš ar skatuvi un jauniešu, un ne tikai jaunieši ir pieaugušie dzer. Un jā. Tad, diemžēl, tikai liepainieki vai grobinieki sapratīs. Kurzemes rajons sapratīs manējo joku. Piemēram, ja mēs runājam par augstumiem, bīstamiem augstumiem, tad man reāli pēc tā, kad es Somijā tīrīju sniegu no jumtiem, daudz stāvu mājām, man reāli jau vairs baigi nekas dangerous neliekās. What the fuck? Viņas vēl ir šitādas, ķipā, šito gun grūti. Ai, cels šķist ārā. Vecums nenāk viens. Wow! Nifigā себе! What a view! Tikko vienā teikumā 3 valodas pateicu. Ej, tu nost! Es ceru, ka kāds no maniem mīļajiem skatītājiem skatās šito video. Un viņam tāds, es arī aizbraukšu uz Portugāli. Karoči, no baigās, mēs reāli visu caur šajai pilsētai izgājām. No baigā tāluma kaut kur tur mēs atnācām. Tā kā, principā, mēs esam oficiāli lisabonieši.
jo mēs esam visi Lisabonu izstaigājuši. Nu, ko tu darīsi, nu? Pavilks man lejā. Es tādu saku, lai... Es atkal pazudīšu. Like a finely tuned guitar. Yeah. Now it's time to flip this tape around. Try and get back to the start. I don't know how we fit together. Mēs nogājām nedaudz no tā sakot turisma centrālās ielas un uzreiz ir pavisam cits feelings. Teiksim tā kā ja pa tām turistu galvenajām ielām viss liekas ritīgi, tā smuku, homolīgi un forši, tad bišķi noejot nostāk, nemaz nav tik homolīgi. Es nezinu, kā Latvijā jūtās tumšā kādas krāsas cilvēki, bet šeit tu kā gaišāks ādas krāsas cilvēks. Mēs ejam tajā parkā un viņi visu tā kā uz mums skatās. Tā šķielē, visu kaut ko tur piedāvā un tāda sauc ar rokām un vēl visu kaut ko. Un tā interesanti, zin kā, un viņi uz tevīm skatās tā kā uz naudas maku. Jo viņi redz, ka tu esi atbraucis ar savām kamerām, somām turists, un viņi grib, lai tu iztērē naudu pie viņiem. Un tā dīvaini ceļi, zin kā, vienreiz, otrais, nu, tas vēl sākumā likās tā smieklīgi. Bet tad, kad viņi tādi bariem, kļūst neomolīgi. Tad, kad tev reāli uz katru, tā kā 4. soli, kāds tur tāds, ķipā. Kāpjam kalnā, bet kalnā kāpjās vieglāk, jo priekšā ir žurīts. Normāls žurīts vispār jau. Jo tur ir vismaz kaut kāds 2,5. Osties. Nesarūsējis. Šarauts kompakt braucējiem. Labrīt, man mīļie skatītāji. Ir jauna diena. Šodien mēs dodamies uz kurienī? Mončik Algaru kalns. Augstākais punkts. Kā 900 metru. 900 metru kalns, karoči, mēs tur dosimies apskatīt smuku skatu un mēs vēl savāksim kaut kādu kalnūdeni. Parādiet pudeles. Vakardienas kājas sāp vienkārši nenormāli, visas pēdas jēlas, smirdīgas. Nu, mēs nomazgājamies, bet tik un tā jēlas. Tā kā spiežat laiku, jo mēs priekš jums upurējamies un dodamies atkal piedzīvojumos. Šoreiz gan mūs vada ar krūtu Mercedes, mūsu privātais šofers ar snaiperenēm. Kas bija, kā mums vakardien vispār beidzās? Sāk jau tumšlēnām palikt. Kristiānai sākās nenormāls stress, ka mēs nokavēsim autobusu un es nevarēju vairs neko filmēt, jo sieviete bija visu uz nažiem. Un ko mēs vēl darījām? Mēs riktīgi forši paēdām to, kā viņi sauc? Pokebolu. Mēs paēdam pokebolu. 2 reizes mūžā es mēdzu pokebolu, abas 2 reizes man ir garšojis, so es iesaku. Bet tas labākais ir bijis tajā, kad mēs bijām Vācijas video. Tur mēs arī, man liekas, nofilmējām. Bet tas bija pats labākais pokebolu, ko mēs esam ēduši. Tie, kas nav redzējuši Vācijas video, tie paskatāties Vācijas video. Kas te notiek? Ko viņš dara? Nois. Dzenās riņķi kaut ko. Kas te notiek? Tu nenofilmē. Nē, es sev filmēju. Es gribēju pa labu griesies, un viņš man dzenās riņķi pa labu. Muļķis vēl lien priekšā, bremzē. Tā, karoči, ja jūs neesat skatījušies Vācijas video, jums ir jāpastās Vācijas video, jo tur arī bija foršs ceļojums. Ne tik foršs cik šitas, bet tur bija tā garšīgākā pokebola. Šajā gadījumā ir foršāk ar visu kaut ko pafilmēt, jo nav tik liela sēdēšana mašīnā, jo Vācijā pirmkārt mēs bijām salīdzinoši maz dienas un ļoti lielu daļu laika pavadījām ceļā. Un tad vienkārši no vienas vietas uz otru, un tad kamera arī bija grūti ņemt, un karoši, jā. Rekur atkal tas. Jā. Viņiem stāv šitāda zīme, un tad stāv rekur ātruma ierobežojums 50 km/h. Un viņiem, kas ir interesanti, nevis tev izrakst sodu pa ātrumu pārsniegšanu, bet rekur viņiem, piemēram, mēs pārsniedzam ātrumu 50 km/h, viņiem vienkārši ieslēdzās luksofors sarkan gaisa, un viņš tādā veidā tev tā kā piebremzē.
Man liekas, ka tā sistēma ir ļoti draudzīga, ka tev nevis sots atnāk uz mājām, bet ka tev vienkārši bišķi piebremzē luksofors. Bet es esmu pamanījis to, ka lielākā daļa vietējo brutāli brauc pār tiem luksoforiem. Kāds ir nopirks šeit kalnu un vienkārši visu kalnu ielīdz saules paneļos. Crazy. Visi piķi ielīdz saules paneļos. Sveiciens manam draugam Mārim. Viņam ir savs saules paneļu bizītes. Es domāju, ka ir pat varbūt kaut kāda iespēja, ka viņš ir šitos līdz. Starchies. Es sapratu, kāpēc tie takši ir aplīmēti. Tie melnie takši tā ir aplīmēti, lai viņiem tā laka uz tiem jumtiem neizdeg. Kamerā nekad nevar saprast, cik stāvs tas tā. Zini kā, to kamerā nevar nodot pat pusi no tā skaistuma, bet tu var iedot to ideju, kā tas var dzīvē izskatīties. Tas tāds mīnus ar tām kamerām. Tagad būs skats pa kreisi. Mēs drīz apstāsimies. Šeit būtu forša mašīnīti. Izskatās tikai džungļos. Ja jūs skaties šo video, es jums visiem gribu pateikt to, ka mēs ļoti cenšamies, lai reāli visu ceļojumu mēs vienu milzīgu kameru, vienu maziņu kameru, mēs to visu laiku velkam līdzi, filmējam, cenšamies. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs nospiež šitam video laiku un abonētu kanālu, lai mēs varam turpināt to darīt, lai ir motivācija to darīt, jo tas viss ir milzīgs darbs. Viena lieta ir 2 nedēļas staigāt ar kamerām visur, kur tu ej un filmēt, un vēl pēc tam ir tas jāmontē vēl 2 nedēļas, tā kā tas ir viss ļoti liels darbs, un es domāju, ka mazākais, ko es varētu izdarīt, ir nospiež šim video laiku, abonēt kanālu un uzrakstīt komentārā "Ritīgi foršs ceļojums, es arī gribu uz Portugāli". Tagad tā. Paldies! Mēs esam atbraukuši ieliet daudz ūdeņus visu kaut kādus. Tagad es salikšu saviem pirkstiņiem šitās ūdeņas pudeles. Jo Portugālē ūdens ir reāli chlorains. Tā kā es nezinu, vai visur Portugālē, bet mūsējā Airbnb, kad tu dušā mazgājies, tu jūt, ka pēc bišķi tāda chlora smaržo un āda arī tāda diezgan sausāk ir. Tā kā priecājieties, ka mums Latvijā ir reāli foršs ūdens, čotkus. Nu, kas tas ir pa ūdeni, no kurienes viņš nāk? Viņi te ir 700 metru augstu. 700 metru augstuma ūdens, jā? Tad iedomājies kādam, viņam te klausā, te nav nekādi. Te nekas nevar slikti būt. Tu strādā? Bišķi pielikt pie darba Portugālē, Rob Studio. Jūs domājat, viss te pa brīvu tik tā Portugālē? Kā tad tu lītās krāmēs ūdeni? Tas pa vidu ķipa? Nē, pa kreisi, redz tādu stabiņu melnu. Taču. Nu, uz horizontā melnu stabiņu. Jā. Bļoņas, mēs tik tālu aizbraucām tik īsā laikā. Tik uzmanīgi, vecīt, tur ir Jā, es to nezinu. metiņus uz grīdas, neliec mašīnā pagaidām. Šitāds te smuks skats mums pavarās. Šitāds ten smuks skats. Šitāds ten skats smuks pavarās mums. Šitādiem metedēt. Es esmu ieradies kopā ar savu burvīgu Bredovs komandu. Un mēs esam kalna galā. Šeit ir rekur ciplanētieši satelīti pāris. Turistu māja. Nu tā, zini, ja ciplanētieši nolaižās, lai viņi var kaut ko nopirkt. Ļoti silts šodien, saule tā forši spīd. Mums teica, ka kalngalā būs augstāk, bet īstenībā ir diezgan pat silts šeit un forši. Un jā. Žēl, ka nevar. Pasies, kas teikt?
mūsējais blakus biznesiņš. Mūsu. Bērsuls. Sazagāmies ūdeni no Portugāles kalniem. Operatori grib pacerties. Jā. Žēl, kad ir tāda bišķi migliņa, nevar redzēt visu Portugāli, jo visur ir tā migla Portugālē, jo viņiem pa naktīm ir riktīgi augsts un pa dienām ir riktīgi silts. Un vēl sāļi lido gaisā. Es saku godīgi, ja jūs kaut kādā veidā izdomāsiet tiešā reisā, pieņemsim, vai kaut vai no citas valsts atlidot no Latvijas līdz Portugālei, šeit ir pilnīgi savādāks gaiss. Nu, pilnīgi viņš tāds daudz mīkstāks un saļāks. Bet tā kā es, piemēram, ilgāku laiku padzīvoju Šveicē un atbraucu uz Latviju, Latvijā ir arī daudz labāks gaiss nekā Šveicē, jo mums ir daudz koku, viss kaut kas un tāda. Latvijā daudz koku, svaigs gaiss, šeit ir tāda daudz sāļi, un tas gaiss tāds mīksts arī foršs, karoči, jā. Roberts Šiško, gaisa eksperts. Reku ir, the highest point of Algarve. Sudrabs jau nav Kristiānā. Tas pirksts. Sorry, guys. Darba trauma. Filmēt video nav viegli, vai ne? Ziniet, ko Kristiāna nezina? Es nemaz naudas moku nepaņēmu līdzi. Skatītāji, īpaša mašīna. Jauna diena. Diemžēl šodien ir pēdējā diena Portugālē, un mēs jau šonakt kaut kādos 4 ceļamies un 6 braucam projām, bet ne par to ir runa, tagad iet runa par pozitīvo. Mēs esam pie okeāna, kā jau katru dienu, bet mēs šodien apskatīsim kaut kādu crazy caurumu. Es domāju, ka kaut kādi jaunieši, kas skatās, viņi noteikti ir vai nu TikTokā vai Instagramā jau to caurumu redzējuši, jo tā ir tāda specifiska vieta un diezgan populāra pasaulē, tā kā dodamies. Ir grūti nodot šito skatu caur šitādu krūtu kameru. Ar DJI sīko kameru toči nenodos. Man vislabāk patīk šajā kamerā tas, kad es jums dodu iespēju kaut nedaudz mēģināt redzēt lietas, kā es viņas redzu. Te ir tāds liels caurums, tiešām liels caurums, un tur apakšā ir ūdens, un tas izstāsta ļoti tā, nu, netipisks, nedabisks un interesanti. Kraši ļoti forši dabas apskatas vieta tāda. Neparasti, nekad savā mūžā neko šādu neesmu redzējis. O, vēl vlogeri. Tas skatās uz tevīm. Šeit ir viss tāds, nu, baigtāk. Pat tev vajag braukt atpūsties. Tas viss ir viens viesnīcas komplekts. Tik milzīgs, jā. Sanāk, ka katra tā atsevišķā maiņa teka viesnīca, jā? Jā, nu tā kā izīrēt, tā kā. Redzi, kādi tie koki vispār, superīgi. Tā, man mīļie draugi, mēs esam tagad atbraukuši uz laikam vienu no biezākajiem un krutākajiem, kā tu pasaki, hoteļiem, spā centriem. Es nezinu, te ir vienkārši milzīgs privāti īpašums. Mēs visam, kam braucam pār, tas ir viens īpašums un šeit ir ļoti dārgi, krūti un ļoti skaisti. Visādi koki, augi, interesanti, visur baseini. Bet dīvaini, ka mašīna šeit gan ir riktīgi prasas. Mums teica, ka 250 eiro laikam viena nakts te maksā. Kroši riktīgi dārgi. Ja kāds grib, var iegooglēt, kas tas pa pasākumu šeit notiek. Wow! Viņiem ir savs bankomāts. Viņiem ir savu frizētavu. Man skatītāji domās, ka es esmu kaut kādā insane ceļojumā. Tu esi? Es esmu, jā.
Man ir attēls radinieks Valters Pelns, viņš ir riktīgi kruts fotogrāfs, viņš arī skatās mūsu video. Un es ceru, ka viņš novērtēs visus šitos krutos skatiņus, kā ir, jo viņš man pagājušā video, man liekas, uzrakstīja ļoti labi nodotā atmosfēra no trases vai karoči kaut kā tā. Un es ceru, ka viņš tagad ierakstīs ļoti labi nodot Portugāles atmosfēru, jo mēs reāli cenšamies un viņam ir tā fotogrāfa acs un vispār viņš, starp citu, viņš mums palīdzēja izvēlēties šito kameru. Tā kā skatītāji, uzspiežam laiku visu pa manējo attēlo radinieku Valteru Pelnu. Tā, man mīļie skatītāji, mēs esam ieradušies atkal šajā mazajā Japāņu. Šis Japāņu. Japāņi. Es pagājušreiz pēc ķīniešu, tāpēc es tā pārprasīju. Mēs esam ieradušies šajā foršajā Japāņu restorānā, kur tu samaksā 15 eiro un ēd, cik gribi. Bet līdz 3. Jā, un tad viņi pēc 6 varās vēlreiz zaļā, un tad ir 20 jāmaksā, jo vakarā ir vairāk cilvēku, tāpēc ir uzreiz dārgāk. Kaut kā tā atkal flīt, nē, ir reāli pieēdīsimies nejēgā. Nu, un es esmu priecīgs. Es nezinu, toreiz bija tik garšīgi. Es vienkārši teicu, ka es gribu vēlreiz, un Kristiāna ar mani atbalstīja, un tagad savā pēdējā dienā Portugālē mēs ieradāmies šeit vēlreiz. Jo es tiešām, ja es esmu Portugālē, es jums iesaku te atbraukt. Nu, pa tādu naudu, tāds ēdiens un tik garšīgi un tāds daudzums, tā kā es jau jums neko slikti neieteikšu, skatītāji. Riktīgi pārēdāmies, un tagad atnācām pastaigāt gar vēl vienu okeānu. Mēs vienkārši gar vairākiem okeāna krastiem staigājam, jo viņi visi atšķirās ļoti viens no otru. Un ko es gribēju ļoti piebilst par Portugālu? Šveicē? Es daudz ko salīdzinu Šveici, jo vienkārši es visu savu mūžu pa Šveici ceļoju, tāpēc, ja kāds vēl nav saprast, kāpēc es visu laiku to Šveici runāju, es vienkārši ļoti daudz reizes biju Šveicē, jo man tur dzīvo radinieki, manējā mīļā Naģa, Lena un Marks un Ulrichs, un tā kā es viņus ļoti mīlu. Un es esmu biju daudz uz pieniem brauc, tāpēc visu salīdzinu Šveici. Karoči, ko es gribēju teikt? Tajā Portugālē ir tā, ka ir ļoti daudz dažādu rajonu. Piemēram, šies rajons atkal ļoti atšķirās no tā rajona, kurā mēs dzīvojam. Tu braukā, maini tos rajonus, un reāli sajūta ir, ka tu tā kā valsts pat maini. Jo mainās ielu uzbūve, māju arhitektūra, lai cik arī tas slikti neizklausītos, cilvēki ļoti mainās, tā kā vienā rajonā ir tāda cilvēka, citā rajonā ir tāda. Un tas tā loģiski, es nezinu, vai es domāju. Jā, kafejnīcas daudzums mainās. Kroši, visi rajoni ir ļoti dažādi. Ja mums, piemēram, Latvijā braukā un ir tur Ezerkrasts, Laumeni, un viņi plus mīnus ir līdzīgi, tad Portugālē ir ļoti atšķirīgi visi tie rajoni. Pēdējā diena jau reāli spēka riktīgi maz ir. Staigā jau tāds pēdas, jēls, bet smuki vismaz te visur ir. Labrīt, man mīļie skatītāji! Ir 4 no rīta un, diemžēl, mēs dodamies mājās. Kristiāna jau raud liftā par to, kad jābrauc mājās, galīgi pārdzīvo. Es vairāk pārdzīvoju par to, ka mums tūlīt būs kaut kādas 16 stundas ceļā. Mums ir 3 stundas lidojums līdz Londonai, pēc tam ir 7 stundas jāgaida nākamais lidojums Londonā, un tad ir vēl 3 stundas uz Rīgu, un tad vēl 3 stundas uz Liepāju. Bā! Mēs tagad braucām, un tagad ir 4:20 no rīta, un mēs izreikinājām tikko to, kad mēs pa lielam būsim mājās 2 pa nakti. Pēc Latvijas laika, tad mēs apmēram 22 stundas tagad močīsim vienkārši uz Latviju. Fuj, līdz Liepājai. Līdz Liepājai 22 stundas močīs. Mēs esam ieradušies tur, kur viss sākās tajā pašā lidostā. Tagad vienīgais nejūt, ka tas gaiss ir īpaši, jo tu jau pie viņas pieredzi. Tā kā, mīļie man skatītāji, lūdzu, ierakstiet komentāru, kad Portugāla rullē un uzspiediet laiku, lai jūs draugs Rovčiks kādreiz mūžā sāk pelnīt no YouTube. Un es varu biežāk jums šādus video filmēt. Jo
pulēt mašīnas, protams, ka ir ļoti krūti, bet tikt ārā no garažas dažreiz, apskatīt pasauli, tas arī forši. Un es tagad atgriezīšos pirms savas pulēšanas sezonas, maksimāli noskaņojies, atpūties un izsalcis pēc darba. Un riktīgi pulēšu non-stopā un nopelnīšu sev nākamajam ceļojumam. Kroši tikām cauri, te pilnīgs tukšums. Nopirks bija forši tādu suvenīru vecākiem, ko aizvest. Tur bija tāda vīna pudele un uz viņas rakstīts Portugal. Un tā bija vīna pudele, ar kuru var attaisīt vīna pudeles. Un ja jūs zināt, kā attaisās vīna pudeles, tad tur ir tāds asas objekts, kas tāds ieiet iekšā. Un karoči, jā, tā mēs esam Londonas lidostā un sākam mūsējo 7 stundu gaidīšanu. Vēl ir apmēram jāgaida 5,5 stundas. Vēl apmēram jāgaida 5,5 stundas. Un gribēju pateikt jums lifehacku, kā var mazāk tērēt naudu lidostā, ja jums jāgaida pie jums tā kā man. Kā jau, ka es tāpatās aiziešu to Burger King nolocīt šito, jo, tā kā es ceļoju, tam man patīk nolocīt burgerīšus. Bet labi, ne par to ir runa, karoči. Jūs varat paņemt šitādu jūsu mīļākos roltonus, bet svarīgi, lai jums uzreiz ir iepakojums tiem roltoniem. Lai nav maisiņā, bet kastītē. Kur manējie mīļākie roltoni ir šitādi teriyaki chicken. Tad sanāk, kad viņi ir tādi ķīnieši riktīgi labi garšojas, visiem iesaku, tā ir neapmaksāta reklāma, ja kas. Es aizgāju uz coffee shop, tur kafiju tais, un es loģiski saprotu, ka viņiem ir karsts ūdens, ja viņi tais kafiju. Es pienāku, es viņam pasaku, jau vecīt, var lūdzu man iepildīt karsto ūdeni, viņš man iepild. Pēc tam, kad jau ir pusuzdevums galā, tad es viņam saku, jau vecīt, var lūdzu man iedot koku dakšu šito. Viņš man iedod. Galvenais pēc tam ir riktīgi pasmaidīt un pateikt, liels paldies, tu man tikko iekonomēji 10 eiro. Un šitādu schēmu es uztaisīju gan, kad mēs braucām uz turienu, un gan, kad mēs tagad atgriežamies. Tā kā tas strādā. Bet jums ir jābūt tādam pozitīvam, jo ja viņi negribēs, viņi jums jau it kā to ūdeni arī var nepildīt. Vajag mācēties patikt tiem ūdens pildītājiem. Tā kā jā. Jo man šitie chicken teriyaki roltoni, viņi riktīgi garšīgi ir. Nē. Es īstenībā esmu riktīgi priecīgs būt mājās. Te nav tā, ka es tāds, cik sāļš un silts gaiss. Te tu iznāc un tev deguns salst. Ir labi būt mājās. Es reāli, mēs vēl neesam mājās, mums vēl 3,5 stundas jākartās. Bet bija žols, ka man jau tur sākās paņikt tajā lidmašīnā. Pazvan kādam. Kāpēc mums neviens nesagaida? Mēs esam lāsti. What the fuck, Rob studijoja Latvijā. Kāpēc, kur jūs esat man fani? Skatītāji. Skatītāji, kur jūs esat? Jā. Es teicu, ka Čau!